Tātad Lāra Lūma tikko ir publiskojusi Kendisas Owensas vīra aresta fotoattēlu. Apskatīsim šo attēlu, jo kaut kādā veidā cilvēki apgalvo, ka šis viņa aresta fotoattēls nav viņš, kas ir smieklīgi. Tagad, ja jums ir kaut mazākā redze, vai šie divi cilvēki ir viens un tas pats? Jā, šie divi cilvēki ir viens un tas pats. Tas nav sarežģīti, tas vienkārši nav grūti saprotams. Visiem tiem intelektuāli atpalikušajiem komentētājiem, kuri lūdz mākslīgajam intelektam pateikt viņiem, ka tas ir Džordžs, jums ir cilvēka acis, kas strādā 1000 reižu labāk nekā ChatGPT un Grok. Paskatieties paši. Ik viens ar funkcionējošām smadzenēm var redzēt, ka tas ir viņš. Jā, es domāju, ka mēs visi varam redzēt, ka tas ir viņš. Starp citu, kāds komentāros to uzrakstīja labi, un šis komentārs ieguva 150,000 skatījumu. Attēlā redzams Konors Brūss Krols, bijušais Alabāmas Universitātes students, kurš tika arestēts 2019. gadā. 2019. gada oktobra incidentā Krols tika apsūdzēts par to, ka futbola spēles laikā Floridas Universitātē viņš piezvanīja un paziņoja par spridzekļu draudiem Luīziānas štata Universitātes Tiger stadionā. Neder tā, bērni, tas ir slikti, tas ir muļķīgi. Motīvs. Krols, kā ziņots, atzina, ka izteicis draudus, jo viņa draugs zaudēja lielu likmi uz spēli un viņš vēlējās apturēt maču. Viņam tika izvirzīta apsūdzība par nepatiesas informācijas izplatīšanu, kas ir smags noziegums un par kuru var piespriest līdz pat 20 gadu cietumsodu. Krols 2019. gada beigās neatzina sevi par vainīgu izvirzītajās apsūdzībās. Labi, tātad viņa publicēja šo. Šī sieviete, Kristīna Nikols, teica, starp citu, šis ir Konors Brūss Krols. Taču internetu lietotājiem nevajadzēja ilgu laiku, lai saprastu, ka tas ir Konors Brūss Krols. Tātad tu man saki, ka šis puisis nav šis puisis, bet viņš ir šis puisis? Jā, nē, mēs neesam tik stulbi. Bet vai jūs tiešām esat pārsteigti, ka Kendisas Owensas sekotāji ir mazliet atpalikuši?